Čau, šodien ir 8. marts, esam iznākuši ielās kopā ar Arturu un iesim jautāsim sievietēm, kā viņi jūtās šīs svētkos. Čau! Labvakar! Labvakar! Es apsveicu jūs 8. martā ar sieviešu dienu un vienkārši jums novēlu veselību. Tu zini, ka šodien pa dienu ir? Jā, 8. marts. Jā. Vai tu varētu apsveikt visas sievietes šajā dienā 8. martā? Protams, ka var apsveikt. Un visu labāko pilnīgi. Lai jums šitā krīze, ja, kas šitā Latvijā notiek, ja, lai būtu, es domāju, ka varbūt būs labāk. Čau! Čau! Kā tevi sauc? Paula. Jā, kā tu jūties šodien? Šodien es jūtos ideāli. Labdien! А kāpēc jūs izdzina ārā? Что? Почему вас выкинули? Не знаю. А что он вам сказал? Иди отсюда и все. Почему так? Вы не можете сюда заходить? Я хотел мимо пройти, погреться. Покажи. Мы не фотографируем совсем. Nu, kā tu viņus apsveikt? O, arī, kur tur iet tāda violetē, varbūt varētu apsveikt viņu. Es jūs apsveicu 8. martā. Nevajag mukt prom no Latvijas. Vajag palikt te un cīnīties un jebkurā variantā būs labi. Viss aiziet, ja? Novēlam Mēs novēlam un sievietēm labs dienas un labu nākotnē. Lai visu laiku veiktos un lai visu laiku ietu. Un lai būtu daudz veselības un lai veselība viss, kā saka, variantā. Labdien! Labdien! Kā jums iet? Normāli. Paldies, man arī. Kā jūs jūtaties šajā dienā? Так, как парасти. Фотографируем. Что у вас за документ? А кто ты такой, скажи? Мы телевидение. А? Телевидение. А мне до пизды ваше телевидение. А почему вы esat sieviete? Sieviete? 22 gadus. А jūs sen palikāt par sievieti? Ну, es nezinu. Не, просто хотели денежку, и вот и мы как бы помочь вам хотим тем, что люди, чтобы заметили вас. Мне дадут там кто там 20, 10, а ты сегодня так проездом, я не буду. Jā, saka, pasveicinu Liepāju. Liepāj, es jums sveicienu sieviešu dienā un visā Latvijas nākotnē. Pēterim Augšpulam sveicienu sev no Liepājas. Ну, он не сказал, проходи, все. Ясно. Знаете, сегодня праздник? Какой? 8 марта. Ты как-то не празднуешь. Ясно. Может, вы можете женщин поздравить с 8 марта? Ну, могу, конечно. Поздравьте, пожалуйста, какое-нибудь пожелание скажите. Jā, kas šim dienas par? Šodien ir sieviešu diena. Jā, un tu jau esi sieviete? Jā. Cik jau ilgi? Personisks jautājums? Nu, noslēp un pasaki. Nu, nē. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas personiski. Bija forši? Снимать? Спасибо. Можете сказать поздравление какое-нибудь женщине? Девушки, поздравляю вас с 8 марта. Kas? Bija forši? Jā. Patikās, jā? Jā. Vai ir forši būt sievietei? Jā. Patīk, jā? Jā. Vismaz labāk nekā puisi. Atvainojos, jums ķēde noplīsa. Ko? Jums ķēde noplīsa. Viņu zobras nodeva. Kā tā? Tā vienkārši. Jums arī sēdeklis uzreiz, tas no daļa tās ķēdes saplīsa? Sēdeklis? Nē, no ilgas braukšanas. Jūs jau kaut kur ilgi braucat? Es caur gadu braucu. Dārgi maksās tas? Nu, diezgan, jā. Vai bieži tā gadās? Es nezinu, kā kurš brauc. Un jums ir cik tā jūsu praksē tā bijis? Tā, ka nodeva zobrats? Jā. Es nezinu, pāris reizes ir gadījumi. Знаете, что сегодня за день? Знаем, 8 марта. Да. Что за день это? Международный женский день. Да, вас кто-нибудь поздравил? Поздравили. Да. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, но я не считаю это праздником. Почему? Ну, потому что женщин нужно любить ежегодно, как бы круглый год, а не один день в году. Нужно делать им подарки, сюрпризы все время, не один день. Labdien!
Labdien. Kas jums ir somā? Kas ir? Nē, mēs tā dzirdam tādu skaņoju. Tā ir sievietēm dāvans? Nu jā, kas ir? Nu nē, vienkārši svētkos domājam, ko jūs dāvināsiet viņam? Nu, visu kaut ko. Gan pudeles, gan ziedus, gan konfekts. Paldies jums! Vai jūs varat visas sievietes apsveikt svētkos? Jā, sveiciens visām dāmas sieviešu dienā. Skrienam? Uz Ziepnieku kalnu. Kas tur? Nu, vienkārši tur dzīvoju. Jā? No darba skrienu, jā. Kas šodien? Zināt par svētkiem, kas ir? No, 8. marts, jā. Jā, un kas tad 8. martā notiek? 8. martā? Nu, svinēšanas. Visi priecājās. Tā izskatās no malas. Jūs zināt, ka ir sieviešu diena 8. martā? Nu, jā. Pagaidiet, sarkanais. Jā, zinu, jā. Tūlīt sarkanais. Jā. Šito te, kāpēc vīrieši ir labāk par sievietēm? Vīrieši labāk? Nu, es ļoti šaubos, starp citu. Vai tad? Man liekas, ka tomēr sievietes labāk. Jā, notiek. Sievietes labākas? Jā. Kas jums patīk? Jā, smuka. Kas jums viņās patīk tajās sievietēs? Sievietēs? Nu, viņi jūtīgāki, viņi skaistāki. Es uzskatu, ka viņi skaistāki, maigāki. Jā. Viņi izstaro mīlestību vairāk kā vīrieši vienkārši. Nu labi. Jā, vīrieši vairāk tādi, kā sakot, tur viss pie sevis, jā. Tie meitenes un sievietes, viņi, teiksim, viņi ir labāki un viss jau. Es nevaru tā pateikt. Labi, uz redzēšanos, Roki. Jā, liels paldies. Roki. Давно женщина? Ну, нет. Как долго? Что, прям так сразу и говорить? 15 лет. Уже 15 лет женщина. А сколько вам сейчас? 15. 16. Спасибо. Labdien! Kā jums iet? Labi. Kas šodien pa svētkiem zināt? Jā, sieviešu diena, 8. marts. Vai jūs kādreiz esat nožēlojusi, ka esat sieviete? Nē. Kāpēc vīrieši ir foršāki nekā sievietes? Vīrieši nav foršāki par sievietēm. Vai tad? Jā. Un cik ilgi tu jau esi sieviete? Es 15 gadus. Ko tu tur lasi? Es grāmatu. Par ko tā grāmata ir? Par 3 muskatieriem. Vai tu vari parādīt vāciņu kameriņā? Kas tur? Pāris rindiņas nolasīt. Es nezinu. Pamēģini. Es nevaru. Labi, tad varbūt tu vari. Vienu teikumu. Kad viņš ienāca istabā, karaliene vēl stāvēja kājās, bet tikko ieraudzīja kancleru, uzreiz atsēdās savā sēdeklī un pamāja galmu dāmām, lai arī tās atsēžas divānā un uz tamburetes un tad augstprātīgi jautāja. Labdien, apsveic sieviešu dienā. Paldies! Labdien! Labdien! Uz kurienes braucat? Vispārībā es pagaidām gribu sasaldīties. Jūs bez biļetes, jā, braucat? Jā. Vai ir bijis tā, ka jūs kontroli aptur? Jā, ir bijusi. Un ko viņa dara? Kontroli vienkārši izmet ārā. Sodu liek maksāt? Ko viņi var no bomžu noņemt? Labi, tagad jums nav nekāda gala mērķa, jūs tagad vienkārši braucat, jā? Sildaties. Es sildos. Man rekur, es vakar rokas salauzu. Kā tā? Sanāca tā. Jūs zināt, šodien ir svētki? Ko lūdzu? Jūs zināt, ka šodien ir svētki? Jā, 8. marts. Vai jūs varētu? Es jau apsveicu savus kurs sievietes pazīstams. Ļoti jauki. Vai jūs varētu arī mūsu skatītāju sievietes apsveikt? Viņam novēlēt. Novēlēt? Es varu, lai viņiem priecīgi svētki un lai meitenēm tiešām būtu, meitenēm, sievietēm
visiem sieviešiem būtu svētki. Kā jums iet? Nu, neteikšu, ka labi. Kāpēc? Es nezinu, vienkārši tāda diena. Kāda tāda? Slikta, kāpēc man filmē? Kāpēc slikta? Kā? Šodien taču ir svētki, vai ne? Nu, varbūt, es nezinu, es īpaši neuzskatos par svētkiem. Jūs nejūtaties svētkos? Nē. Kā? Jūs neesat nav apsveicis? Nu, ir, jā, bet es sieviešu dienu īsti neuzskatu par svētkiem. Es apsveicu svētkos. Paldies. Nē. Nē. Nē, es vai. Tu vari pasmaidīt? Nemāku. Apsveicam sieviešu dienās sievietes. Un skaties EDRTV paskat. Un skaties EDRTV. Ko? Skat to par svētkiem sieviešu dienu. Es nemācēšu atbildēt, es nezinu, es vienkārši sieviešu dienu neuzskatu par svētkiem. Arī nē. Vienkārši atrast vēl viens iemesls, kāpēc vajadzētu, nezinu, nopirkt kaut kam dāvanu un pēkšņi parādīt, cik ļoti mēs mīlam sievietes. Bet es nezinu, kāpēc tas tā ir izdomāts. Города Риги поздравляю с праздником маму и всех остальных девчонок. Не вопрос. Потому что они самые бедовые на планете. Что бы мы без них делали? Tātad jūs daudz prasījāt, kas mums uztaisīs to jauko dziesmu, tas cilvēks stāv man blakus. Čau, skaties EDRTV, es esmu Endija Beislanda. Kā tev tu vispār ilgi tu taisīji to dziesmiņu? Īsumā nē, nesanāca baigi ilgi, bet rezultāts, es domāju, bija labs. Apsveicu sievietes sieviešu dienā, skatāties EDRTV. Arturiņ. Labvakar. Labvakar. Man arī beidzot trāpījās tas gods. Nu jā, sanāca tas gods nofilmēties šajā jaukajā videokanālā. Patur mikrofonu, viņa varbūt arī tāds. Beidzot es varu paturēt mikrofonu, kur turēja pats Edgars Aivars. Tāpēc mēs gribējām pateikt paldies jums skatītāji par to, ka skatījāties 8. martu, sieviešu jauko dienu. Tā mums diezgan daudz atkal sanāca nofilmēt bezpajumtniekus, bet viņi ir Rīgas ielās ļoti daudz. Jā, ko mēs varam pateikt un tādu īsu tādu rezumiju, bet kāds vārds ir? Rezumē, tādu apkopojumu tas, ka bezpajumtnieku uz ielām paliek vairāk. Jo mēs gribējām atrast smukus, skaistus cilvēkus, kas apsveiktu sievietes sieviešu dienā, bet sanāca kā parasti. Ļoti daudz bezpajumtnieku. Tā kā skatāties un pat, ja patīk, spied laiku, jebkurā gadījumā laiks. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина.